Mēs esam ļoti daudz kā federācija ieguldījušies sporta speciālistu izglītošanā, kas ir treneri, kas ir arī sporta ārstu programmas un fizioterapeiti. Un šobrīd, manuprāt, mēs esam nobrieduši arī tam, ka mums ir jāpievērš lielāka uzmanība menedžeriem. Un pagājušā gada ietvaros, organizējot reģionālās tikšanās ar klubu pārstāvjiem, visi kā viens apgalvoja, ka šāda programma tiem būtu nepieciešama un būtu ļoti būtiski, lai mēs kā federācija šādu programmu radītu. Tad, ņemot vērā šo klubu interesi un Futbola federācijas izglītības komitejas atbalstu, nonācām pie sadarbības modeļa ar Latvijas tālāk izglītības centru, kura ietvaros tātad ir radīta programma, kas ilgs līdz šā gada jūnijam, un kuras ietvaros tiks apgūtas zināšanas, kas ir būtiskas menedžeriem, tostarp finanšu vadība, organizācijas vadība, sabiedriskās attiecības un tam līdzīgi. Ja mēs futbolu salīdzinām ar tādu lielu uzņēmumu, tad uzņēmumu jābūt strādnieki, jābūt arī vadītāji. Un kas tas ir pa uzņēmumu, kura būs tikai strādnieki? Tāpēc menedžeri, tie ir futbola vadītāji, un es nevaru iedomāties nopietnu futbola attīstību bez augsti kvalificētiem menedžeriem. Programma tiek realizēta tiešām kopā ar Latvijas Futbola federāciju. Tā viennozīmīgi bija Futbola federācijas iniciatīva, redzot to, ka ir nepieciešama kvalitatīva izglītība tieši futbola vadītājiem, tiem cilvēkiem, kuri vada sporta organizācijas, kurās tiek spēlēts futbols. Ja? Jo patiešām izglītība ir tāda mūsu sabiedrības daļa, kad tā ir nepieciešama, lai varētu kvalitatīvi strādāt. Viennozīmīgi, ja mūsu izglītojamie bija ļoti ieinteresēti. Man ļoti patika šī kompānija, jo gan ar dažādu darba pieredzi, gan ar dažādu izglītību, gan ar to kopējo fonu, jo mēs kopā pilnveidojoties, diskutējot, daloties pieredzē, tikai tad mēs varam iegūt to pašu labāko. Un ja ir vēl pasniedzējs priekšā, kurš var pateikt, tā ir pareizāk, tā būtu labāk, tā mēs sasniegsim labāku rezultātu. Manuprāt, tā ir diezgan unikāla kombinācija, un es domāju, ka šie izglītojumie, kuri jau ir pieredzējuši, viņi saprot futbolu, bet mēs noteikti daudz labāk sakārtosim tās viņu zināšanas, visu, ko viņi jau zina, ja? Bet tikai saliksim pat plauktiņiem, lai tas būtu jau daudz jaudīgāk praksē pēc tam. Šodien, skatoties to mūsu auditoriju, pārsvarā visi tie ir pazīstami cilvēki, kuriem šāda vai tāda pieredze jau futbola vadība ir. Bet līdz ar to, es domāju, pat būs interesantāk, jo katram ir sava pieredze un mēs varam dalīties ar pieredzēm. Bet es ceru, ka mēs arī šajos kursos uzzināsim daudz ko no jauna. Mans uzskats ir tā, kā saka, mūžu dzīvo, mūžu mācies. Tieši šī programma, es uzskatu, ka vajadzētu būt tai, kas palīdzēs gan man, gan mūsu klubam iet soli tālāk uz priekšu pareizā virzienā un attīstīties un būt lielākai organizācijai. Un vispār arī futbolu varbūt Latvijā pacelt citā līmenī, jo bieži vien gadās es aizbraucu pie savas sievas tēva, un viņš nesaprot, kā vispār Premjerlīgas spēlēs vai Spānijas čempionātā, kur tik daudz tie skatītāji, kāpēc viņi iet uz to futbolu, ja? Un kāpēc pie mums Latvijā neiet un kāpēc ir tik maz tā interese no ierindas iedzīvotājiem, ja viņas tur vairāk satrauc citas problēmas, ikdienas dzīve un tā tālāk, un mazāk ir tās runas ap to futbolu. Jā. Faktiski varbūt šī te programma palīdzēs ne tikai mūsu klubam, bet visam Latvijas futbolam kopumā un visai futbola sabiedrībai. Kas ir būtiski, kad nedrīkst lekt augstāk par latiņu, kurai tu esi gatavs, jo tu vienkārši viņu nepārlieks. Tāpēc arī šobrīd tas, ko mēs esam sākuši pilotu projektu, lai mēs apskatītos, vai saturs, ko mēs esam plānojuši un kā mēs to organizējam, vai tas ir aktuālais, vai tas ir labākais veids, kā klubiem nodot informācijas, zināšanas, un vai tas labākais veids, kā klubiem reāli palīdzēt attīstīties. Nu, noteikti, kad ņemsim vērā šīs UEFA programmas un starptautisko partneru programmas, kas tika organizētas, un šo saturu mēģināsim pielāgot, bet daudz kas būs atkarīgs tieši no šī pirmā gada, kad mēs redzēsim, kā mūsu radītā programma, kādu rezonanci tā izraisa.